Reti, kuru nozare pēdējo gadu ekonomikas nebūšanas skāruši tik mērķēti kā viesmīlības jeb naktsmītņu un ēdināšanas nozare. Beidzoties Covid-19 krīzei, vietā uzreiz stājās Krievijas kara Ukrainā radītais negatīvais fons, kas atbaidīja turistus no Latvijas kā agresora kaimiņu valsts. Arī energoresursu cenas, lai gan viesnīcas un restorānus neskar tik lielā mērā kā ražojošos uzņēmumus, tomēr rada ļoti nopietnas grūtības, jo šajā biznesā nepieciešams uzturēt un apsildīt lielas telpu platības. Par to, kā viesmīlības nozarei izdodas tikt galā ar tās ceļā mestajiem izaicinājumiem, žurnāla Bilance oktobra numurā saruna ar Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektori Santu Graiksti. Covid-19 laikā viesnīcu un restorānu kopējais apgrozījums Latvijā samazinājies 2 reizes, rupi rēķinot no miljarda uz pusmiljardu eiro. Covid krīzes laikā Latvijā bankrotējas 3. daļa ēdināšanas uzņēmumu, savukārt atvērto viesnīcu skaits Rīgā sarucis no 130 līdz 80. Daļu no šī graujošā efekta uz nozari radīja ne tikai pats vīruss un tā tiešās sekas, bet arī valsts noteiktie ierobežojumi, kas reizēm bijuši diezgan absurdi, uzsver Santa Graikste. Piemēram, ilgi nav ticis ļauts apmeklētājiem ieturēties uz kafejnīcu terasēm svaigā gaisā. Tā vietā cilvēks iegādāto ātro maltīti notiesājas epidemioloģiski vēl bīstamākos apstākļos, piemēram, sabiedriskā transporta pieturā. Vienlaikus svarīgu lomu spēlējis valsts atbalsts. Tas ļāvis noturēties virs ūdens tiem uzņēmumiem, kas bija maksājuši nodokļus. Šī gada sākums nozarei izskatījies pat ļoti cerīgs. Nocietušies pēc ceļojumiem turisti no dažādām valstīm, arī Rīga un Latvija bija iekļāvuši savu galamērķu sarakstā. Un jau janvārī rezervācijas ienāca tādā skaitā, ka šķitis šogad tiks sisti pušu visi nozares rekordi. Diemžēl pienāca 24. februārs. Līdzīgi kā Covid krīzes sākumā, rezervācijas tika masveidā atceltas, jo Rietumeiropas turists tagad baidījās braukt uz Latviju. Šovasar situācija gan mazliet uzlabojusies, un vismaz individuālā līmenī ceļotāji arī, piemēram, no Vācijas Rīgā atgriezušies. Tomēr joprojām izpaliek lielās grupu ekskursijas. Restorāniem šī vasara gan bijusi ļoti veiksmīga. Izdevies pārspēt pat līdz šim sekmīgākā 2019. gada rādītājus. Tomēr šobrīd, pirms ziemas apkurses sezonas sākuma, skaidrības par nozares uzņēmumu tālāko likteni atkal nav. Patlaban sakrīt gan turistu sezonas beigas, gan apkurses sezonas sākums, kas pie pašreizējām energoresursu cenām ne tikai sit pa kabatu pašiem viesnīcu un restorānu īpašniekiem, bet arī viņu klientiem. Ļaudis aptaujās jau pavasarī atzinuši. Situācijā, kad naudu jāsāk taupīt, pirmā izvēle parasti krīt tieši uz ēdināšanas pakalpojumiem un ceļošanu. Septembrī šo pirktspējas kritumu viesnīcas un restorāni gan vēl nav sajutuši. Taču Santa Graikste prognozē, ka tas varētu notikt brīdī, kad klienti saskarsies ar pirmajiem lielajiem apkurses rēķiniem.